atrodamies Latvijas Universitātes optometrijas un redzes zinātnes nodaļas galvenajā, varētu teikt, štābā, Ķēniņraga ielā 8. Šeit mēs mācām optometriju, optometristu studenti iegūst zināšanas, šeit viņiem ir pirmā iepazīšanās ar profesiju, šeit noris viņu dzīve, noris arī zinām daļa no atpūtas prieka. Un arī pats pēdējais, kas būtu arī jāpiemina, šeit viņi iepazīstas ar zinātni. Vārds optometrija varbūt daudziem cilvēkiem neko neizsaka, jo tas ir jēdziens, kas ir ienācis pēdējā laikā. Vārds opto, to varētu zināt daudzi cilvēki, metrija arī, tas nozīmē, ka mēs kaut ko mēram, un pašā pirmajā brīdī varētu likties, ka tie ir cilvēki, vai tā ir profesija, kurā nodarbojas ar mērīšanu. Jā, to mēs tiešām darām, bet tā ir tikai viena maza puse no šī jēdziena, kas ir optometrija. Pirmā lieta, kas nepieciešams, ir tiešām, ja mēs gribētu palīdzēt cilvēkiem labi redzēt, komfortabli justies, pats pirmais, kas nepieciešams, ir tiešām izmērīt, kā mūsu acis uztver visu apkārtējo pasauli. Un, ja gadījumā cilvēkam parādas problēmas, tas varētu būt maziem bērniem slikti attīstas redze, pieaugušiem cilvēkiem notiek kaut kādas izmaiņas, kas varētu būt patoloģiskas, kas nav paredzētas viņa dzīves ritumā. Tad šiem cilvēkiem mēs, faktiski jāsaka tā, nevis mēs, es pats esmu fiziķis, bet cilvēki, kas ieguvuši optometristu profesiju, viņam jānāk ir palīgā. Viņi izmēra šīs acis optiskās īpašības, viņi nosaka, kādām vajadzētu būt brillēm, lai viena acis redzētu skaidri. Tad to vēl viss nav galā. Varētu būt tāda situācija, ka vienai acī vajadzētu viena stipruma optisko lēcu priekšā, lai šī acis labi redzētu, otrai vajadzētu citu. Un tādā gadījumā parādās dažādas problēmas, kuras beigās jārealizē optometristam. Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes studentu dzīve ir ļoti interesanta. Būtībā viss sākās augusta pēdējās nedēļas nogalē, kad ir pirmais pasākums Fukša talka Baldonē. Tās ir 2 vai 3 dienas, atkarībā no tā, kā mēs izlemjam, kad jaunie studenti ierodās uz Baldoni un iepazīstās savā starpā. Ir kopīgs darbs, sporta spēles un atrakcijas. Tādā veidā mēs iepazīstinām savus pirmkursniekus. Otrais lielākais pasākums ir Fukša bale, iesvētības, kad mēs, protams, pa dienu visus šeit pat man aiz loga parciņā nosmērējam, saķelējam. Pēc tam viņiem ļaujam aiziet nomazgāties, un vakarā ir lielais baļļuks, kad viņi visi sev pēc tam var prezentēt ar priekšnesumiem pasākumu laikā. Nākošais lielākais pasākums varētu būt Valentīna diena, ko mēs šogad vispār rīkojam ļoti grandiozi kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju 14. februārī. Tas būs lielais karnevāls. Protams, vissvarīgākais pasākums fizmatiem ir fizmatdienas. Tas ir vesela nedēļa garš pasākums, kurā katru dienu kaut kas notiek. Vienā dienā ir talka, otrā dienā ir sporta diena, vēl ir gada fizmata izvirzīšana un nominācijas un apbalvošana. Pēc tam ir ballīte, un nākošajā dienā braucam 3 dienu laivu braucienā, kurā visi atpūšās pirms sesijas. Mūsu fakultātes studentiem ļoti ir paveicies ar kojām, jo fakultāte ir šeit, un pāri ceļam, tieši pāri pagalmiņam, ir arī kojas. Kojās dzīvo vidēji istabiņā 3 cilvēki. Katrā istabiņā ir iespējams pie datora pieslēgt internetu, un internets ir bez maksas. Vēl mūsu fakultāte ir trešā lielākā universitātē. Mūsu fakultātē studē 1800 studenti. Fizikas un matemātikas fakultāte ir viena no lielākajām Latvijas universitātes fakultātēm. Un ne tikai viena no lielākajām, bet es domāju, ka es varu teikt arī, ka viena no tām, kas piedāvā plašāko iespēju spektru vienā fakultātē. Bet tātad bez studijām fizikas un matemātikas fakultāte, protams, ir arī pētniecība. Un
fakultāte kopumā piedalās ļoti daudzās starptautiskās pētījumu programmās. Līdz ar to tātad studentiem ir iespēja ne tikai akadēmiski auditorijās un laboratorijās apgūt zinības, bet apgūt zinības personīgi, konkrēti piedaloties noteiktos gan Eiropas komisijas, gan Latvijas finansētos pētījumos. Bez tam studentu dzīve, protams, nav tikai mācības un pētniecība. Studentu dzīve ir arī sabiedriskā dzīve. Un ja studentam nebūs patīkami atrasties fakultātes telpās, nebūs iespējas pavadīt arī savu brīvo laiku, tad droši vien viņa studijas kļūs grūtas, garlaicīgas, apgrūtinošas un tā tālāk. Mūsu gadījumā es domāju, ka fizikas un matemātikas fakultātes studentu dzīves tradīcijas ir ļoti senas un ļoti piepildītas. Jau daudzu gadu garumā, atceroties no tos laiks, kad es pats biju students, es varu teikt, ka fizikas un matemātikas fakultātē studentiem bija viena no interesantākajām dzīvēm, viena no interesantākajām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Es ceru, ka arī šoreiz mūsu fakultātes studenti, tie, kas pašreiz studē fakultātēs, ir spējuši jūs pārliecināt, ka arī šī plānā nekas nav mainījies un joprojām studēt fizikas un matemātikas fakultātē ir ne tikai vērtīgi, ne tikai ir iespējams iegūt labu izglītību un zināšanas, bet ir iespējams arī saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.